Sveiki! 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā par vienu no populārākajām bērnu pārraidēm televīzijā kļuva britu animācijas seriāls Teletubby. Tad lūk, šo kādreiz tik populāro bērnu seriālu aizēno arī dažādas tumšas teorijas, kas saistītas ar tā tēlu patieso izcelsmi, kas balstīts uz šokējošiem faktiem no reālās dzīves un kādas bērnu psihiatriskās klīnikas pacientiem ar ļoti traģisku likteni. Kāpēc seriāla autori bērnišķīgos tēlus balstīja uz ko tik traģisku no reālās dzīves? Vai Teletubby šovs zombēja savus skatītājus? Un ar kādiem līdzekļiem tas tika panākts? Tāpat arī citi interesanti un baisi fakti, kas saistīti ar populāro animācijas seriālu, sagaida jūsu video turpinājumā. Svētki ir beigušies, bet LVB turpina iepriecināt ar jaunu akciju visa janvāra garumā – dārguma medības, kuras būtība ir tāda. Nospiežot uz ikonu, saņemsiet iespēju piedalīties akcijā. Tā ir perfekta izdevība tikt pie bezmaksas bonusiem, pie zaudētas naudas atmaksas un 500 bezriska griezieniem. Izlaistu dienu ikonas var atvērt arī vēlāk. Tomēr dienas laikā tu var atvērt tikai vienu no ikonām. Jo ātrāk sāks, jo vairāk balvas iespējams iegūt. Balvas nav tikai kazino, bet arī totalizatoram. 50% atmaksa no zaudētās likmes. Iesaku iepazīties ar pirmās nedēļas balvām, jo tās tik tiešām ir labas. Reģistrējies ar mūsu affiliate linku, kurā jau ir 550 bezriska griezienu bonus. Un ja tu jau esi reģistrējies, izmanto šo lielisko iespēju ņemt dalību janvāra akcijā. Linki ir aprakstā. Pirmais no tēliem, par kur dīvaino izcelsmi pastāstīšu, ir Teletubbijas vārdā Lala. Viņa ir bāzēta uz reāli eksistējošu bērnu, kas bija psihiski slims un ārstējās kādā psihiatriskajā klīnikā Bulgārijā. Tā bija klīnika ar nevisai labu reputāciju, maigi sakot. Tajā tika turēti bērni ar psihiskām novirzēm. Viņi tika ieslēgti drūmās, vēsās un tumšās telpās. Tieši šajā klīnikā dzīvoja arī meitene vārdā Lala. Jā, viņai bija identisks vārds vienam no 4 galvenajiem personāžiem no Teletubbijiem. Un ne tikai šīs meitenes vārds, bet arī pārējo 3 Teletubbiju vārdi sakrita ar tiem bērniem, kas ārstējušies konkrētajā klīnikā. Un kas ir vēl biedējošāk, ir fakts, ka visi 4 bērni nomira vienā dienā. Viņi cieta no groteska sejas deformācijas, kas lika viņas sejai savilkties mūžīgā smaidā. Līdz ar to šķita, it kā viņa nemitīgi būtu priecīga, kas no malas noteikti varēja izskatīties ļoti baisi un neomulīgi. Gluži kā kaut kādā šausmenē. Gadi, kas pavadīti izolācijā, pārvērta Lalā par neprātīgu frīku, kas kaut ko nesaprotami vervelēja un bez apstājas dejoja. Parunāsim par to, kas tad kontrolē Teletubbijas animācijas šovā. Ja esat skatījušies Teletubbijus, viena no lietām, ko noteikti piefiksējāt, ir kāda mistiska balss, kas kontrolē katru Teletubbiju darbību. Viņi ir burtiski kā nekustīgas lēles, līdz brīdim, kad atskan fona balss, kura liek tiem izpildīt dažādas darbības. Sadzirdot to, tie momentāli klausa un izpilda jebko, ko tiem prasa darīt noslēpumainā balss. Tāpat nevienā brīdī netiek paskaidrots, kam šī balss pieder, kas radīs daudzus jautājumus par Teletubbiju īsto izcelsmi. Proti, vai viņiem tiešām trūkst apziņas un brīvības darīt, ko viņi vēlas, un dzīvot pēc saviem noteikumiem. Teorija liecina, ka radības tika izveidotas, lai kalpotu cilvēkiem, un šovā būtībā atspoguļots to apmācības periods, kurā tie tiek trenēti paklausīt komandām. Tāpat balss varētu būt saistīta ar viņu izcelsmi, proti atspoguļots klīnikas personāls, kas liek slimajiem bērniem darīt dažādas lietas. Cits Teletubbijs, violetais Tinkijs Vinkijs, bija balstīts uz kādu puisi vārdā Totē, kurš bija vēl viens šīs tumšās un sātiniskās klīnikas nelaimīgs upuris. Viņam, tāpat kā Lalā, bija līdzīga sejas deformācijas slimība. Neskatoties uz to, ka puisis bija arī kurls, Totē bija īsts nemiera cēlājs. Viņš mēdza nepārtraukti daudzīt savu galvu pret sienu, kādēļ personāls viņu turēja ārpus telpām, piesietu pie žoga. Viņš cieta no apsaldējumiem un aprūpētāju cietsirdības, bet tāpat laikā nekad nepārtrauc smaidīt, līdzīgi kā Lalā. Vēl viens pieminēšanas vērts tēls no bērnu raidījuma, par ko cilvēkiem radušies daudz jautājumu un neskaidrības, ir saules bēbis, milzīga radība saules formā, ar bēbja seju un balsi, kas bieži vien uzausa no horizonta un parādījās pie debesīm, jautri ķiķinot. Teletubbiju faniem radies jautājums, vai saules bēbis gadījumā patiesībā nesimbolizē ļaunumu un kaut ko dēmonisku. Ķiķinošu bērnu seja varētu šķist vienkārši jauka un apburoša. Taču šajā gadījumā te slēpjas kas vairāk nekā vienkārši
vienkārši redz acis. Ir pieņēmumi, ka brīdī, kad uzlec saule, bēbis patiesībā uz īsu sekundi pirms izgaišanas pārvēršas par dēmonisku radību. Izskats var būt maldinošs, un viens no patiesiem iemesliem, kāpēc saules bēbis attēlots kā nekaitīgs, ir tāpēc, lai teletūbijus nenobiedētu, jo tā varētu būt viņu pirmā un vienīgā saskarsme ar cilvēku veidīgu būtni. Ja godīgi, tad es nebrīnītos, ja daļa no visām teorijām pat ir patiesas vai vismaz daļēji patiesas, jo bērnībā, skatoties teletūbijus, man jau tolaik likās, ka kaut kas ar to seriālu nav kārtībā. Pieaugot, es sāku domāt, ka iespējams tā autori ir vienkārši narkomāni, bet tagad, iepazīstoties ar teorijām, viss kļūst vēl dīvaināk, un tas vēl nebūtu nav viss. Tagad par to, kas tad slēpjas teletūbiju pasaules pazemē. Zemē, kurā teletūbija dzīvo un spēlējās, redzam vairāk pauguri ar izveidotām plašām ejām, kas ved zem zemes. Un to plašais reljefs rada sajūtu, ka pazemē atrodas pilnīgi cita pasaule. Kārtējā teorija vēsta, ka teletūbijas nemitīgi novēro radības no pazemes. Tās varētu būt no tās pašas sugas kā teletūbija, vai arī tikpat labi, tā varētu būt zemāka dzīvības forma. Teletūbija, par ko pastāstīšu tūlīt, sauc Dipsijs. Viņa tēls savukārt bija balstīts uz kādu slimīgu zēnu vārdā Danks, kurš bija tik vājš, ka praktiski nekustējās. Viņš gulēja psihiatriskās slimnīcas izolētajā telpā un burtiski marinējās savos izkārnījumos un vēmekļos. Viņš savas pēdējās dienas aizvadīja praktiski mirstot badā. Kontents bērnu šovā reizēm bija tik krīpī, ka pāris epizodes tika aizliegtas pat vairākās valstīs. Tā piemēram, 1997. gadā viena epizode tika aizliegta ASV un vēl dažās valstīs Eiropā. Kāds tad bija aizlieguma iemesls? Sērijas sižetā teletūbija pamostas un atklāja, ka tūbijas zemē viss ir tukšs. Saules bēbis nekad neuzlec, atstājot zemi mūžīgā krēslā. Apjukuši, teletūbija sāk savu ierasto rutīnu. Jā, šausmu filmu cienīgs sižets, bet atgādinu, ka raidījums ir domāts maziem bērniem. Pat ja arī izrādītos, ka teorijas par teletūbiju izcelsmi ir izdomājums, tad to, ka to autori noteikti lietoja kaut ko smagu, no tam točni jābūt 100% patiesībai. Interesanti zināt, kāpēc, lai populārā bērnu seriāla autors savus izdomātos tēlus balstītu uz kaut ko tik sensitīvu un tumšu. Vai tas varētu būt kaut kāds apslēpts mesiģis, ko pēc vairākiem gadiem atrisinās kāds entuziasts, un tādējādi piešķirot animētajam šovam otro elpu? Ja tā, tad tas veidotājiem ir izdevies, jo internetu lietotāji mīl sazvērstību teorijas. Vēl viens šokējošs fakts par šovu – teletūbija animācijas raidījumā iekodēts bija arī hipnotiskais efekts. Daudzu bērnu vecāki aicināja pat boikotēt teletūbijas un izslēgt tos no TV pārraides programmām, jo uzskatīja, ka bērnu seriālā pielietotie vizuālie efekti bērnus varētu kaut kādā veidā hipnotizēt. Rotējošo veidzirnavu pastāvīga klātbūtne seriāla kadros, pastāvīga frāzes, laiks teletūbijiem skandēšana un pat atsevišķas fona skaņas, kad teletūbija parādās un izlec ekrāna priekšā. Tam visam piemita hipnotiskais efekts. Ir ierasta prakse, ka šovu un seriāla autori dara visu, lai noturētu savus skatītājus pie ekrāna, taču teletūbija to visu pacēla pavisam jaunā līmenī, mēģinot bērnos iedvest slimīgu vēlmi skatīties teletūbijas sērijas vēl un vēl. Citi pat uzskatīja, ka animētais šovs bija valdības mēģinājums bērnus padarīt atkarīgus no neveselīgas pārtikas, lai tādējādi lielās korporācijas gūtu lielu peļņu uz bērnu veselību. Tas savukārt saistīts ar vēl vienu raksturīgu lietu no teletūbijiem – tūbiju olu krēmu. Ja jūs bērnībā skatījāties teletūbijus, jūs noteikti atceraties tūbiju krēmu, un ieraugot to, noteikti, ka mutē saskrējas siekals un parādījās vēlme, ko tādu nogaršo. Šī apetelīgā uzkoda bija sarkanās un zeltainās akrila krāsas kombinācija ar kartupeļu biezpudru, kas teletūbijus padarīja smaidīgus un priecīgus. Tās atkal pārklājas ar teoriju par to izcelsmi un psihiatrisko klīniku, kur pacientus pastāvīgi sazāļo, lai tie būtu mierīgi. Šiem 4 pacientiem bija tikai viens mierinājuma avots viņu nožēlojamajā dzīvē. Tas bija televizors, kas nepārtraukti tika atstāts ieslēgts, lai pacientiem būtu kāda nodarbe un turētu tos pie kaut kādas sajēgas. Televīzija bija viņu vienīgais prieks. Tomēr televizoru uzturēšana un elektrības rēķini kļuva dārgi, un kādu dienu bērni dzirdēja, ka darbinieki runā par atbrīvošanos no televizoriem. To izdzirdot, viņi krita pilnīgā izmisumā no domas, ka viņiem varētu atņemt viņu vienīgo prieku, kas bija kļuvis par nozīmīgu daļu viņu eksistencē, un viņi spēra neiedomājamu soli, lai to novērstu. Šiem bērniem nebija neviena reāla noslēpšanās vietu, un iepriekš, lai viņus neviens neaiztiktu, viņi mēdza rīt nost rotaļlietas. Tagad viņi izdomāja darīt ko līdzīgu, lai tādējādi pasargātu televizorus. Bet kā viņi to darīja un kā tas viss izvērtās, ir maigi sakot drausmīgi, un pat negribētos iztēloties, kā tas varēja izskatīties.
Nākamā rītā aprūpētāju acu priekšā pavērtās briesmīga aina. Bērni palātā gulēja miruši, un to asinis un orgāni bija izšļakstīti pa visu palātu. Viņi bija mēģinājuši izvilkt savus orgānus, lai tajos varētu ielikt televizoru. Jā, un tieši tāpēc Teletubijiem vēderā bija televizors. Ak, Dievs, labāk nebūtu par to zinājis. Apzinoties, ka šķietam tik nekaitīgiem animācijas tēliem un pārraidē, kas domāta bērniem, varētu būt tik baisa priekšvēsture un izcelsme, kļūst pat nelabi. Tātad, pabeidzot par to, kā visi 4 bērni nomira vienā dienā, viņu stāsts kļuva par visbaisāko no visiem, kas dzirdēts par šausmām psihiatriskajās klīnikās. Teletubija ir iespējams visdīvainākais un baisākais seriāls, kas domāts tieši maziem bērniem. Tajā ir tik daudz divdomīgu lietu un ap to virmo tik daudz baisu teoriju, ka vispār brīnums, ka tas netika aizliegts, lai netraumētu mazu bērnu psihi. Izsakiet savus domas par to, vai zem šķietam nekaitīgā bērna raidījuma neslēpjas kaut kas tumšs un biedējošs, vai arī tas viss ir tikai izdomas. Rakstiet komentāros. Visu labu!